Es sveicināts mans mazais mūzikas teorijas draudziņš. Šajā video mēs parunāsim par tādu tēmu kā melodiskais minors. Melodiskais minors. Kas šajā video būs? Pirmā lieta ir tāda, ka mēs sāksim ar ievadu. Es vienkārši pastāstīšu par melodisko minoru. Šis būs, teiksim, tā video, kurā es pieskaršos kaut kādām tēmām, bet pavisam noteikti visu par melodisko minoru mēs neizrunāsim. Tas drīzāk ir tāds kā ievada punkts, lai, teiksim, tā, ja tu jau jūties ērti, ir tāda lieta kā mažorgāmas harmonizācija un kaut kāda iemesla vadīts, varbūt tev patīk džeza mūzika vai kaut kas cits. Tu jūti, ok, man ir jāsāk pētīt melodisko minoru, tad šis video varētu būt labs ievada punkts tajā. Tad tāda vēl piebilda, rekomendēju apskatīties manas citas video, piemēram, to pašu par mažorgāmas harmonizāciju. Un tad, kad viņš ir jau kaut cik skaidrs, tad varbūt šis video varētu būt nākamais solis. Bet var skatīties arī tāpat, var skatīties vairākas reizes, es runāšu diezgan strauji, kā arī, ja teorija nav aktuāla un gribās paskatīties, kādu praktisku uzdevumu es ierosinu, lai, teiksim tā, pastrādāt pie melodiskā minora, tad var šo video jau uzreiz tīt tālāk un ķerties pie praktiskās daļas. Par teoriju mazliet runājot. Pati pirmā lieta, ja mēs paņemtu kādu tonalitāti, piemēram, lā, viss šis piemērs, ko es jums demonstrēšu, mēs būsim lā. Tad pirmā lieta, ko es parādīšu, ir iedomāsimies, ka mēs esam šeit attēlojuši formulu lā mažora gammai. Un mēs izmantosim šo mažora gammas formulu kā atskaites punktu, lai paskatītos, kā tad vispār izstāst lā melodiskais minors. Šī ir lā mažora gamma, un mēs viņu funkcionāli vienkārši attēlojam ar cipariem. Kā izskatās lā melodiskais minors? Ja mēs paņemtu formulu un modificētu viņu, lai iegūtu melodisko minoru, es uzreiz attēlošu, bet tas varētu būt pirmais jautājums, kur mēs aktualizējam. Ja? Vai, piemēram, tu uzreiz vari pateikt, kas ir tagad šeit jāpamaina, lai mēs iegūtu melodisko minoru. Labi, video var nepauzēt ejam tālāk, bet tas, ko es uzreiz parādu, tad vienīgā būtiskā atšķirība ir šī trešā pakāpe ir pazemināta. Un te es varu piebilst, ka tas, kā es runāju par šo mūzikas teoriju, vienkārši lai nebūtu pārpratumu. Ja tu nāc no klasiskās mūzikas backgrounda un tev ir jau tāds, tā mūzikas elementāra teorijas tāds skatījums uz mūzikas kustību, harmonijas izpratni, visu to pārējo, tad tev varētu likties, ka es kaut kādas lietas nepieminu vai kaut kas tāds, piemēram, tur kaut kādu gammu tiek uz augšu spēlēt vienā variantā, uz leju otrā, tad es vēlos tomēr norādīt, ka tas valodas lietojums, pie kuras pieturos, viņš vairāk ir pietuvināts tieši šeit džeza mūzikas teorijai, un tas neizslēdz arī tavas šīs zināšanas. Vienkārši zinu, ka, ja piemēram, šo skatoties, tev liekas, bet kaut ko viņš tur ne tā stāsta, tad es iesaku ņemt vērā to, ka varbūt šajās divās valodas lietojumos varbūt atšķirības attiecībā uz to, kā mēs vispār runājam par teorētiskiem konceptiem un tā. Tad šeit mēs redzam lā mažora gamma, lā melodiskais minors. Šī ir viena atšķirība. Tad nākamā lieta, ko mēs aplūkosim, ir, es nerādīšu lā mažora gammas harmonizāciju, kādus mēs iegūtu akordus, ja mēs no kāds no šīm pakāpēm veidotu harmoniju. Bet par melodisko minoru tā viena būtiskā atšķirība no tā video, kurš runāja par mažora gammas harmonizāciju, ir tāda, ka šajā video es jau uzreiz ķeršos pie septakordiem. Citiem vārdiem, ja mēs veidotu, es varbūt nodemonstrēšu tīri vizuāli, ja mēs paņemtu mažora gammu kā piemēru, un es gribētu runāt par mažora gammas harmonizāciju, es vienkārši no katras pakāpes, piemēram, no pirmās pakāpes es paņemtu noti,
caur vienu izlaist vēl vienu klāt un vēl vienu klāt. Tad paņemot šīs 3 notas, es iegūtu pirmo 3 skan, tad, teiksim, tā nākamās pakāpes atkārtoja tādu pašu darbību otro un tā tālāk, un es nonāku pie kaut kādas formulas. Šajā gadījumā, ja mēs darbojamies tikai 3 notīm, mēs strādājam pie 3 skaņām, bet melodiskajā minorā, tas, ko šajā video mēs skatīsimies tālāk, ir kādi septakordi veidojas no katras pakāpes. Citiem vārdiem mēs paņemsim pamatnoti, caur vienu, vēl caur vienu un vēl caur vienu. Un tieši tādu pašu darbību mēs atkārtosim no katras pakāpes. Es te tālāk nerakstu, bet jūs saprāt ideju tās pašas 7 notas vienkārši turpin tādā veidā iet strādāt. Nolūk, tad septakordi. Kāpēc septakordi? Tāpēc es pieļauju, ka, ja tu skaties šo video, tas būtu mans pieņēmums, ka melodisko minoru visticamākais drīzāk tu izmantos kaut kādā džēza kontekstā. Un tā. Viena tāda būtiska piebilde, ko es vēlos pateikt, ir tāda, ka jā, es parādīju, kā no šīm pakāpēm izveidot pamata septakordus, bet vēlāk, kad es demonstrēšu praktisku uzdevumu, kā no katras pakāpes šo septakordu spēlēt, ja jūs ieraugat kaut kādus akordus, kas nav vienkārši parastie pamata septakordi, bet ar kaut kādām pievienotajām pakāpēm, vai arī vienkārši kaut kādu citu interesantu akordus parādu, nebrīdināties, vienkārši tā ideja īsumā ir tāda, ka tik tiešām jūs varat paņemt pamata septakordu, pieņemsim, bet jūs jau varat no tās gāmas pievienot citas krāsu pakāpes klāt un padarīt to akordu interesantāku. Es vienkārši gribēju šo piebilst, jo varbūt kādu tas varētu mulsināt, tāpēc, jā, ok, atgriežamies pie video. Nolūk, tad šī ir pirmā lieta, ko mēs izrunājam. Mēs paskatījāmies, ar ko melodiskais minors atšķirās no mažora gammas. Tad nākamā lieta, ko mēs izrunāsim, ir šie te melodiskā minora modu nosaukumi. Te ir arī man jāpiebilst, ka man ir video, kuras runāja par mažora gammas modām, kuras arī var tikai rekomendēt apskatīties. Bet kas varētu būt tāda viena būtiska atšķirība starp melodiskā minora, šīm modām mums ir 7 notas, līdz ar to mums ir arī 7 modas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bet viena tāda būtiska atšķirība ir tāda, ka, ja mums mažor, es tagad runāšu, teiksim tā lietas, kuras, ja tu nezini, kā strādā mažora gammas modas, noskaties to video, es vienkārši, lai šis nebūtu pārāk garš video, man ir kaut kādas lietas vienkārši jānosauc un jāpaļaujas, ka tu saproti, ko tas nozīmē. Ok, tad tagad es šeit uz vienkārši svaigu lapu paskatīsimies, kā sauc šos melodiskā minora modas. Mums ir 7 notis. Un 7 modu nosaukumi. Tā jā, tiešām ir tāda lieta, ka atšķirība varbūt no mažora gammas modām, ja mēs paņemtu mažora gammas, mums ir ļoti konkrēti nosaukumi: joniskā, doriskā, friģiskā, līdiskā, miksolīdiskā, eoliskā, lokriskā. Tad tā būtiskā atšķirība, piemēram, runājot tieši par melodisko minoru, ir tāda, ka nav varbūt viennozīmīgi nosaukumi visām modām, un jums par to būtu jābūt lietas kursā, tāpēc, ka varbūt kādreiz viens lietos vienu apzīmējumu, cits citu, un lai nebūtu kaut kāda pārpratuma, un jūs nesākt vienkārši diskutēt par semantiku vai, teiksim, vienkārši vārdu nozīmi, ja, tad forši jūs vienkārši orientēties gan tā, gan tā. Es rakstīšu latviešu valodā šos modu nosaukumus, bet, ja būs kāds alternatīvs nosaukums, kurš, piemēram, latviešu valodā man liksies tāds, ka viņš tā ļoti vai nepopulārs, vai tad es vienkārši iekvās ierakstīšu angļu valodā. Tad pirmā moda mums ir vienkārši melodiskais minors. Tur nav ko baigi piebilst. Nākamā ir doriskā. Doriskā bemol 2. Jā, dodamies tālāk. Nākamā trešā moda ir līdiskā. Es viņu saucu diez 5, bet varbūt jūs esat dzirdējuši, kāds varētu lietot arī apzīmējumu līdienu. Augmented. Es rakstu angliski, jo, kā mēs varētu latviskot līdiskā palielinātā, tā varētu varbūt teikt. Es neesmu dzirdējis, ka kāds tā saka, bet man kāds tā pateikt, es iedomātos, jā, tošiem domā, vienkārši melodiskā minora trešo modu.
Tālāk dodamies. Es pieļauju, ka varbūt kāds viņu sauc vēl kaut kā. Jums ir vienkārši jābūt tā kā lietas kursā, ka tas tā var būt. Un arī šim modām, ja arī šeit nepieminat kādu nosaukumu, kur jūs zinat, tad jūs varat vienkārši ņemt to vērā. Es pats vienkārši aktualizēju šo tēmu, kad var būt neviennozīmīgi nosaukumi. Dodamies tālāk, tad 4. es viņu saucu par Mixolydiskā DS4. Bet, varbūt esat dzirdējuši, mēdz lietot arī Lydian Dominant. Vai latviski kāds tā saka, līdziskā dominanta? Līdziskā dominanta, varbūt kāds tā saka, līdziskā dominantes gamma. Ok. Tālāk, ejam tālāk. Nākamā 5. moda Mixolydiskā bemol 6. Bemol 6. Tālāk nākamā eoliskā. Tā varētu teikt tā bemol 5. Bet varbūt kāds jums lietos arī apzīmējumu. Es labi rakstīšu angliski, jau tas saka, iekos rakstīt angliski, lai pieturētos. Locrian DS2, un tad, tas ir divnieks, ok? Tā. Locrian DS2, bet, tad es piebildīšu arī, es to nerakstīšu, bet es vienkārši pielieku punktu, jā. Varbūt kāds arī teiks lokriskā ar dabisku otro pakāpi. Locrian Natural 2, tas tā var būt, es neiedziļināšos semantiski raksturu diskusijā par to, kāpēc tā vai vēl kaut kā vienkārši esat lietas kursā. Arī jūs komunicēsiet ar dažādiem mūziķiem no dažādiem backgroundiem, vai viņš nav vairāk no klasiskās mūzikas vai no kurienes, jūs redzēsiet, ka var būt tā, ka viņš ir to savu domāšanu iekalis vienā konkrētā veidā, un tad tas nav līdz galam tavs uzdevums. Tā ir tava izvēle, teiksim, tā vai tajā mirklī tur viņi uzsāks diskusiju par teoriju vai nē, bet jebkurā gadījumā galvenais ir saprasties, un ja tu esi lietas kursā, ka citiem ir cits skatījums, tad tas var arī pātrināt to, varbūt vienkārši tā ir tēma, kur tajā mirklī nav aktuāla. Varbūt viņi nav jārisina, bet es tomēr piebildīšu. Varbūt arī kāds saka Locrian Natural 2. Un tad 7. moda. Iespējams, ja tā var teikt, viena no vispopulārākajām melodiskā minora modām – alterētā gamma. Alterētā gamma, varbūt kāds arī saka super. Locrian. Šo, kāpēc es tā saku, ir tā, ka, ja es personīgi teiktu tā, no melodiskām minora modām, šī ir top izvēle tādā ziņā, ka jūs spēlējat mūsdienu improvizēto mūziku, džēza mūziku, piemēram. Šī ir ļoti labi izvēle, lai apspēlētu alterētos dominantus septakordus, jo šī moda sevī satur ļoti šo te informāciju, kas, ja jūs spēlējat alterētu dominantu septakordu, viņā jau ir iekšā ar šī bemol 9, diez 9, bemol 5, diez 5, šīs pakāpes viņā ir iekšā, un viņa ir tā diezgan populāra izvēle, lai apspēlētu alterētos dominantus septakordus. Vēl divas populāras izvēles varētu būt toņu gamma un diminished gamma, sākot spēlēt pustonu augstāk no konkrētās tonīgas, bet par to mēs šajā video nerunājam, es to vienkārši piebilstu kā papildus informāciju. Tās varētu būt tādas kā top 3 izvēles. Tad šeit mēs redzam šīs te modas, un ja jūs jau zinat mažoru gammas modas, es atgādinu, man ir tas video, kurš viņam runāja, tad jūs redzat, jūs varat balstīties, jums pasaka, eoliskā bemol 5, jā, es zinu eolisku, un tikai bišķi jāpamaina kaut kas. Līdzīgi kā mēs runājām par šo te
viena atšķirība starp mažoru gammu un melodisko minoru. Tieši tāpat arī šajās modās varat redzēt, ka jūs izmantojat jau mažoru gammas modas atskaites punktu, tad šī informācija viņa jau diezgan daudz saka priekšā, piemēram, rekordoriskā vienkārši jāpieliek bemol 2. Un tas ir labs veids, kā sākumā vienkārši pātrināt, pie tā strādāt. Bet kurā gadījumā, ja jūsu mērķis ir pie šīm modām pierast, tad tas, ko jūs gribat darīt, ir, jā, jūs sākumā varat šo visu balsīties un tā, bet ir jāinvestē diezgan daudz laiks tā pierast, gan pie tā, kā viņas skan, gan pie tā, kur kādos kontekstos viņas izmantot un padarīt par daļu no tavas ikdienas. Kad tu sāc praktiski izmantot, tad arī parādās jēga un arī tas ir citādāk nekā vienkārši uztvert kā tādu teorētisku lietu. Tā. Un trešā lieta, par ko es parunāšu tagad teorētiskajā daļā, ir kādas septakordus mēs varētu izveidot no melodiskā minora katras pakāpes. Pirmā pakāpe mums ir šāds te minora septakords, bet ar mažoru septīmu. Otrā pakāpe si minora septakords. Trešā do mažors septakords, diez 5. Ceturtā ir re dominants septakords, diez 11. Tālāk, dodamies tālāk. Mums ir mi dominants septakords, bemol 13, vēl teikt arī diez 5. Mums no fa diez veidojās puspamazinātais septakords. No sol diez arī, bet arī tas, ko es minēju par 7. modu alterētā gamma, arī tur nereti no šīs pakāpes. Mēs šeit arī varam veidot vienkārši sol diez, es uzrakstīšu alt. Tā. No šādiem tu diezam, te būtu jābūt labojums. Sol diez, 7 altas varētu būt kāds alterēts, sol diez dominants septakords, un tad jūs viņu varētu arī apspēlēt. Tas tā īsumā par šo teoriju. Tālāk praktiskajā daļā, ko mēs apskatīsimies, kā nospēlēt šos te akordus no sastās stīgas. Tikai no sastās, es negribu to taisīt kā pārāk garu video, tas būs labs ieskrējiens, pēc tam, ja jums ir šī tēma saistoša, jūs varat jau domāt, kā tālāk šo harmoniju apgūt, varbūt arī no 5. stīgas un tā tālāk, un varbūt paši domāt savus kaut kādus uzdevumus. Un pie viena arī tad paskatīsimies vienkārši, kad šis akords tiek nospēlēts pamat variantā, kā tad arī šī moda ietu pāri viņam konkrētā pieņemsim, un varbūt arī kādu konkrētāku situāciju aplūkot. Pieņemsim, šeit es esmu uzrakstījis vienkārši si minors septakords, bet ja jau mēs spēlēsim pār to dorisko bemol 2, tad jau tur var uztaisīt arī interesantāku akordu, kurš precīzāk atspoguļotās šo te bemol 2. pakāpi. Un tas varbūt pat ir tāda būtiska piebilde, ka labs veids, viens ir jūs, kad jūs apgūstat teoriju, tad skatieties, kur jums ir teorija. Un tad pēc tam jums ir jādodas pie prakses. Un šeit, teiksim tā, jūs teoriju ček mēs esam izrunājuši, tagad jums ir nākamais solīts par praksi runājot, kad ir atvēru iekoļā, ko jūs gribat darīt. Jūs, piemēram, paņemat šo kādu no šiem septakordiem, kādu vēl ļoti vienkārši iespēlējat sev looperī, un viņš skan, un jūs vienkārši spēlējat, improvizāciju. Tad kā praksē strādāt pie šīm modām? Jūs paņemat kādu no šiem septakordiem, iespēlēt viņu vienkārši kādā stilā, kā jums gribās, vienalga, varbūt kāda bossa nova, bet tā ir jūsu gaumas izvēle. Un tad vienkārši spēlēt un improvizēt. Un kā tieši, ja jūs esat ģitārists, tad improvizācija, jūs jau zinat, caged. 5 formas jums darētu pa visu, citiem vārdiem, pa visu grifu jāmāk improvizēt. Un lai jūs vienkārši nerastos kaut kādu pārpratumu. Ja es, piemēram, parādu, kur tu no sastāstīgs, kā tur nospēlēt to modu tam līdzīgi, es to video netaisīšu, tik garas nerādīšu, kā tur pa visu grifu to spēlēt, bet idejas, ka jums ir jāsaprot, ka jums ir šīs te
modes, jāmāk spēlēt pa visu grifu, nevis tikai vienā formā, kad jūs sākat domāt no sastās stīgas un tā. Un vēl būtiski piebilst, ka tas ir tikai sākuma atskaites punkts, jo tas, ko jūs gribat pierast pie šīs skanējuma, kā tādu veidot konkrētas asociācijas ar katru no šiem skanējumiem, katru no modām izveidot tādu konkrētu, viņš skan tā, es varētu tajā situācijā izmantot. Un, lai tas nav vienkārši tāds kā kur iegaumēja vienu formu no sastās stīgas un viss, jūs gribat justies ērti kā zivs ūdenī. Un tad arī tā lielā lieta, pie kā var strādāt ļoti ilgi, ir, protams, visās tonalitātēs. Ja? Visās tonalitātēs. Jūs jūties ērti šajā tā lā minorā pamainot uz kādu citu tonalitāti. Jo jūs improvizējat, un jūs nonākat kādā situācijā, kur jums pieņemsim jāizmanto šī alterētā gama, šī septikordu vietā tur varētu būt jebkurš cits un dažādās vietās. Un jums ir dažādās vietās, tā kā, piemēram, jūs esat grifu kreisajā pusē tur un improvizējat, jo kaut kādu vienu motīvu spēlējat un tā tālāk. Jūs mākat šo te alterēto gamu, pieņemsim, jums nospēlē dominantu septikordu, un jūs mākat tikai no sastās stīgas, jums ir beigās jālec uz otru grifu pusi, un jūs pazaudējat, teiksim, tā to domas virzību. Tāpēc ir labi orientēties visās formās un visās tonalitātēs. Tas ir liels uzdevums. Šī video doma vairāk ir vienkārši iepazīstināt ar šo tēmu un aktualizēt to. Un mūzikas apguvē shortcutu nav. Ja? Teiksim, tā ir tāda grūta lieta, ko pārdot. Ja? Tur tikai viens video, lai tu uzreiz varētu justies ērti improvizācijā. Nē, es teikšu, tas tā vispār nav. Tas ir ļoti ilgs, nopietns process. Un māksla domāt skaņās, ja jūs tā īsti pie tā strādājat un saprotat, cik tas ir nozīmīgi, tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgs process, tāpēc novēlu pacietību. Romu neuzbūvēju vienā dienā. Tad ķeramies pie praktiskās daļas. Praktiskajā daļā es demonstrēšu divus praktiskus uzdevumus. Pirmais praktiskais uzdevums būs nospēlēt tieši uz sastās stīgas visus šos septikordus uz priekšu un atpakaļ no kāds no pakāpēm. Un otrs praktiskais uzdevums būs, kad jums šis konkrētais septikords skan no sastās stīgas, vismaz vienā lokācijā mācēt nospēlēt šo atbilstošo modu. Tad es tagad sāku demonstrēt šos akordus, vēl uzreiz nespēlējam cauri tādā kā treniņa režīmā, vienkārši iepazīstamies nots lā, sastā stīga, piektā lada. Mēs izveidojam šo septikordu, šis minors septikords ar mažoru septīm, šāds te akords. Un var pamēģināt, un kopā viņi tikai nospēlēt, kur viņš ir. Tālāk no otras pakāpes. Notas C mums ir minors septikords. Bet, ja mēs gribētu izveidot kādu septikordu, kurš precīzāk reprezentē šo atbilstošo modas skanējumu, kas ir doriskā bemol 2, precīzāk kādu akordu. Es teiktu, šāds būtu ļoti tāda tipiska izvēle. Tā kā šis ir C, garš vārds būs. Sanāk C minors, bemol 9, sus 4. Sus 4 bemoliem. Tad viens var, vienkāršais variants, ko varētu spēlēt, šis ir otrs, kurš ir C minors ar šo bemol 9, sus 4. Tālāk, trešā pakāpe notas do mums ir mažors septikords diez 5. Notas rē, ceturtā pakāpe. Šeit mēs izveidosim dominantu septikordu diez 11. Notumiem mēs šeit spēlēsim 12. ladā un atbilstoši mēs izveidojam šo te dominantu septikordu bemol 13, vai varat teikt arī šis būtu mi 7 diez 5. Divi dažādi nosaukumi, tas pats rezultāts. No notas fā diez mēs nospēlējam pusmazināto septikordu. No sol diez arī, bet tā piebilde, ka šo te noti no sol diez šī 7. pakāpe, ja mēs izmantojam šo melodisko minoru praktiski,
Tad šī būtu šī tā alterētā gamma. Līdz ar to no šīs pakāpes jūs varat arī izveidot kādu, pieņemsim, alterētu dominantu septikordu. Un tā būtu ļoti populāra izvēle. Ja jūs nonākat kādā situācijā, kur ir alterēts dominants septikords, šajā gadījumā, ka mums ir DS5, DS9, tad izcila izvēle būtu spēlēt viņu pār šo te alterēto gāmu. Labi, tad praktisks uzdevums būs 4 sitieni priekšā un vienkārši spēlēsim šos te akordus priekš atpakaļ vienu reizi. No jūs uzreiz nesnāk, var tīt video atpakaļ, pamēģināt vēlreiz un tā. 4 priekšā un spēlējam. 1, 2, 3, 4. Pārstais septikords vai arī un tad arī nosadījās pakāpes tā kā pusmazinātais vai arī, piemēram, ejam atpakaļ, pusmazinātais vai arī, piemēram, pārstais septikords no C, vai arī, piemēram, šāds akords. Tāds neliels uzdevums. Jūs gribat arī varat, jums ir lūpers paši sev iespēlēt šo gāmu vienkārši un tad turēt sev atbildīgi un paspēlēt. Cik reizes šāds ir jāizspēlē, lai sanāk, tas var būt ļoti individuāli, jo zināšana līmeņa atkarīgs. Tad otrs praktiskais uzdevums, kā pierast pie šiem modālajiem skanējumiem. Tas ļoti vienkārši piemērs, jūs paņemat no pirmās pakāpes šo tā akordu, kur es viņu iespēlēšu, pieņemsim. Viņš vienkārši skan. Un kamēr viņš skan, jūs mierīgi nesteidzoties šo te gāmu paspēlēt, varbūt sākumā pat vienkārši uz augšu, uz leju, dažādas vingrinājumus no tālāk, bet tad vienkārši mirklī sāk vienkārši. Un tas, ko jūs šādā veidā darat, jūs iepazīsties ar to, kā katra no šīm pakāpēm skan. Secināt to, kā ir šī raksturīgā 7. pakāpe, kas ir izteikti. Lai tagad tu pamēģini, kur šis akords tev skan. Paspēlē šo te gāmu uz augšu, uz leju, panūdlo vienkārši sāc attīstīt savus muzikālos priekšstatus, pierot šo konkrēto skanējumu izmantot praksē. Spēlēšu vēl kādu mirklīti. Un tad mēs iesim tālāk pie nākamās pakāpes. Labi, tālāk nots C, uzliksim šo te raksturīgo foršo bemol 9/4 akordu no nots C, minor. Šajā gadījumā. Tā. Un jums kāds varbūt minora konteksts, kurā jūs šo dorisko spēlētu pāri. Varbūt sākumā parāda šo te, jūs no sastās stīgas tieši spēlēt šo te akordu, šis būtu tāda izvēle, kur spēlēt šo te aplikatūru. Jūs viņu paspēlēt bišķi uz augšu, uz leju.
tavukārt, tev akords skan. Improvizē par šo. Doris kopā melodiju. Apskatījām šo pakāpi. Nākamā mažors septiņkārts diez 5. To pašu apkutūru, kur mēs tikko spēlējām pāri Doriskajai bemol 2, mēs varam arī šeit izmantot, lai apspēlētu nākamo. Līdz kā diez 5. Nots rē, dominants septiņkārts, diez 11. Jūs varat teikt arī dominants septiņkārts bemol 5. Es sapratīšu arī šādu nosaukumu. Varam no stāstīgas apkutūri, ja mēs spēlētu vienkārši, jums jāspēlēt, jūs spēlēt pāri līdz ko diez 4. Tavukārt uzrājam, tev skan šis akords, un tu vienkārši paspēlē pa virsu. Miks līdz ko diez 4. Nots mī mums ir mī, dominants septiņkārts, bemol 13, var teikt arī diez 5, kāpēc gan ne. To iespēlēšu. Tā apkutūra, ko es ierosinātu šeit spēlēt, piemēram. Improvizēt, jums ir tā, ka tur tā diez 5, es labāk zinu, kas tā ir pa pakāpi. Es labāk. Kā tavukārt? Paspēlē miks līdz ko bemols 6. Mēģinu akcentēt šo pakāpi. Labi, tad no notas fādēs mums ir pusmaznātais šis septiņkārts.
Un es ierosinu šādu apakatūru, lai apspēlētu un radītu šo eolisko bemolu 5, vēl varbūt kāds saka lokrisko diezi vai lokrisko ar dabisko otro pakāpi. Tad es ierosinu šādu apakatūru. Un no sastāstīgs. Tavukārt, aiziet. No 7. pakāpes es iespēlēšu šo diez 5, diez 9 altrā dominantu septikordu. Es izteikšu pieņēmumu, ka drīzāk, ja tu džēdz kontekstā improvizēt, viņi izmantos tā apspēlēt kādu alterētu dominantu septikordu. Un tā, tāpēc aiziet tad. Tā viņš skan. Un apakatūra, ko es izmantošu, ir tā, ko mēs arī izmantojam pašā sākumā pirmajam šim septikordam, jo viņš skan, tad arī Tavukārt, aiziet. Ir tā, ka šajā video noslēgumā es minēšu tādu lietu, ka ir forši kāds sistemātiskā veidā jūs šīm tēmām izved cauri, jo viens ir, piemēram, tur teorijā saprot, tur ir tāds akords, tāda harmonizācija, vēl kaut kas, bet rekur, piemēram, mierīgi es tagad iespēlēju šo akordu un saku, rekur, pamēģini. Nevis tikai teorija, bet tiešām praksē, bet pamēģini paspēlēt cauri, pasties ar kādām problēmām tu atduries. Turbūt secina, ok, es tās formas nemāku un tam līdzīgi. Varbūt vienkārši par daudz informāciju, varbūt visām nevajag iet cauri, pasēdi šodien tikai pie tā viena septikorda, nākamajā dienā pie nākamā un tā. Būtiski būtu arī pa visu grifu mācēt staigāt apkārt, kad, piemēram, tu improvizē par to septikordu, tu neesi tikai šajā vienā vietā, tu vajag to aiziet arī tālāk uz pārējām šīm lokācijām un nejaucat formas ar modām, tie nav sinonīmi. Forma ir vienkārši forma, tas ir veids, kā uz ģitāras atrast konkrētās skaņas konkrētā lokācijā. Jūs izmantojot mūzikas teorijas domāšanai, būtu jābūt universāliem, jābūt spējīgiem komunicēt arī ar cilvēkiem, kas spēlē citu instrumentu. Un, ja viņam pateiks, es tu spēlēju šo boksu, kādam saksofonistam to pateiks, vai pianistam, viņam tāds, ko? Līdz ar to cenšaties domāt vispirms kā mūziķi, nevis kā ģitāristi, saprast, kā mūzika strādā, un tad instruments tas ir jau sekundārs, otršķirīgs jautājums, kā uz viņu atrast to. Es ceru, ka šis video kādam varētu būt bijis noderīgs, un tā noteikti nav iesācēja tēma, tāpēc es nezinu, es pieņēmu, varbūt šobrīd šo video es noskaties līdz šim punktam, tu varbūt studē mūzikas akadēmijā vai varbūt kādā mūzikas vidusskolā, un tev vienkārši padziļināt interesi par šīm lietām, tāpēc, lai tev izdodās šīs lietas integrēt, un es ceru, ka šis video noderēja, tāpēc šeit arī to video es noslēdzu, un tā.